Es šorīt lasīju rakstu par līdzatkarību, ko uzrakstījusi psiholoģe Dana Zvaigzne, un man ļoti patīk, ka viņi runā par emocionālu brīvību un emocionālu neatkarību kā pretstatu līdzatkarībai. Jo man liekas, ka tas labi iezīmē to, kas tad līdzatkarība ir, ka tā ir emocionāli nebrīva, nevis sīkums. Rakstā Dana, protams, viņa stāsta arī par to, no kurienes tad līdzatkarība rodās, un kādas ir tās pazīmes, piemēram, tā kā zemes pašvērtējums, grūtības ar robežām, vēlme pārlieku citiem izpatikt, un virkne citu, ar kurām ļoti iesaku iepazīties, lai saprastu, vai esam vai neesam līdzatkarīgās attiecībās. Un raksta beigās Dana uzskaita arī to, kādas terapeitiskās pieejas ir noderīgas, lai ar līdzatkarību tomēr cīnītos un tiktu tajā emocionālajā brīvībā. Ļoti labs raksts, iesaku.